Konflikts ir neizbēgama darba dzīves sastāvdaļa. Un nevienmēr tas ir slikti. Taču bieži vien tā tomēr ir. Tas var radīt stresu, kaitēt produktivitātei, sabojāt darba attiecības un veicināt negatīvu uzvedību. Un, ja jūs uzņematies atbildību kā komandas līderis, mentors vai vadītājs, šādas situācijas novēršana var būt jūsu uzdevums. Konflikts rodas vienmēr, kad cilvēkiem ir atšķirīgas vērtības, viedokļi, vajadzības un intereses, un viņi nespēj atrast vidusceļu. Protams, divi cilvēki nekad nevar domāt pilnīgi vienādi, un viņu domāšanas procesi un izpratne par lietām vienmēr atšķirsies. Šīs atšķirīgās perspektīvas var izraisīt konfliktus un strīdus. Lūk piemērs. Tims un Džo strādāja vienā komandā un bija labākie draugi. Reiz viņus palūdza sniegt savu viedokli par konkrētu projektu, ko viņiem bija uzticējuši vadītāji. Viņu izpratne par projektu būtiski atšķīrās, un neviens no viņiem nespēja piekrist otra viedokli. Tims vēlējās īstenot projektu tādā veidā, kas Džo nešķita pieņemams. Nevienam no viņiem nebija nekādu konfliktu vadības prasmi, tāpēc radās konflikts, kas tā arī netika atrisināts, un tagad abi vienkārši nespēja viens otru paciest. Neatrisināti jautājumi patiesībā var mainīt attiecības. Konflikta rezultātā draugi var kļūt par ienaidniekiem, gluži kā Tima un Džo gadījumā. Konfliktu vadība ir prasme spēt identificēt un risināt konfliktu saprātīgā, taisnīgā un efektīvā veidā. Tas ir process, kura laikā tiek risinātas šķietamas nesadarības vai domstarpības, kas rodas, piemēram, atšķirīgu viedokļu, mērķu un vajadzību dēļ. Tā kā konfliktu uzņēmumā ir dabiska darba vides sastāvdaļa, ir svarīgi, lai būtu cilvēki, kas izprot konfliktus un zina, kā tos risināt. Ik viens cenšas parādīt, cik vērtīgs viņš ir uzņēmumam, kurā strādā, un dažkārt tas var izraisīt strīdus ar citiem komandas locekļiem. Šajā modulī mēs jums iemācīsim, kā risināt konfliktus profesionālā veidā.